Katrs vīrietis piedzimst ar tādu orgānu kā prostata vai priekšdziedzers. Tas ir aptuveni valrieksta izmēra orgāns, viņš atrodas zem urīnpūša un aptver urīna izvadkanāla sākuma daļu. Un būtībā ir divas galvenās problēmas, kas ar prostatu ar vecumu notiekās. Pirmais, tas ir labdabīgais prostatas palielinājums, kad tā prostata vienkāršiem vārdiem runājot paliek lielāka, viņa aug. Un viņa var sākt nospiest urīnu izvadu kanālu, un tad visbiežākās sūdzības pacientam ir vājāka urīnas trūkla, tas, kad naktī jāceļās, iet uz tualeti, grūtības uzsākt urinēšanu. Tā ir labdabīgā prostatas palielināšanās. Otra problēma ar daudz ļaunākām sekām ir prostatas vēzis. Prostatas vēzis attīstās pavisam citā prostatas zonā, perifērijā, un sūdzības sākotnēji nerada nekādas. Un varbūt tā, ka pacientam pirmā sūdzība ir sāpes kaulos, kas būtībā ir jau metastāzes. Tas ir jau galēji ielaista vēža stadija. Tamdēļ arī mēs aicinām tos vīriešus regulāri nākt pie urologa un pārbaudīties. Vīriešiem, kas vecāki par 50 gadiem, pieaug risks saslimt ar prostatas vēzi, tāpēc regulāri apmeklēt urologu vajadzētu jau no 40 gadu vecuma. Protams, pirmās pakāpes radiniekiem, ja ir konstatēts prostatas vēzis, šis risks ir divreiz lielāks. Tāpēc arī es gribu teikt, ka pirmo reizi varbūt 40 gados, 45 gados, bet pēc 50 gadiem tad reizi gadā. Man patīk salīdzinājums ar automašīnu. Tā kā vīrietis katru gadu savu automašīnu aizved uz tehnisko apskati, tā viņam pašam vajadzētu arī pēc mašīnas tehniskās apskates iegriezties pie urologa. Jaunākiem vīriešiem būtībā, ja sūdzība nav, tad sevišķi vajadzības urologu apmeklēt nav. Protams, jauniem vīriešiem ir atkal citas problēmas. Jauniem vīriešiem noteikti, ja gadījumā satalst kādu veidojumu sēkliniekos, tad noteikti ir jāvērš pie urologa, jo ir arī problēma tāda kā sēklinieku vēzis, kas ir tieši otrādāk, tie ir jauni vīrieši. Jā. Lai pirmā vizīte pie urologa būtu vērtīgāka, pirms tam būtu vēlams veikt nepieciešamās analīzes. Tā ir PSA analīze, prostatas specifiskais antigēns, urīna analīze un ultrasonogrāfija vēdera dobumam. Tie ir 3 minimālie izmeklējumi, kas būtu vēlami. Kurš, protams, var nozīmēt arī urologs vizītē, bet tādā gadījumā tā pirmā vizīte nebūs pilnvērtīga, viņa būs jāatkārto. Ja ir ģimenes ārsta nosūtījums, pacientam no valsts līdzekļiem daļai sedz izmaksas gan par analīžu veikšanu, gan par vizīti pie urologa. Protams, jārēķinās, kad visi zinām par rindām, bet ja runa ir tīri par profilaktisku vizīti pie urologa, tad šajā gadījumā šī rinda tā nav akūta konsultācija, viņš arī var pagaidīt. Prostatas vēzi vīriešiem no visām onkoloģiskajām saslimšanām konstatē visbiežāk, bet laicīgi to atklājot, prostatas vēzi ir iespējams pilnībā izārstēt, saglabājot iepriekšējo dzīves kvalitāti.